Skorpioni, februāra enerģijas ir šeit. Februārī galvenais, kas būs enerģētiski svarīgi, ka jūs izejat ārā no kaut kāda tāda vilšanās sajūtas vai stagnācijas vai neapmierinātības un izejat uz nākamo līmeni, kurā jūs jau esat apmierinātāks ar dzīvi. Kur mums bija piecinieks, un piecinieki mums parasti ir par kaut kādām aizķeršanām, problēmām, neapmierinātību, kaut kas neiet tā, kā mēs būtu gribējuši, lai iet, un ka tas tad nomainās uz sešinieku. Seši zižļi ir par uzvaru, ka mēs jūtamies kā labākie, profesionālākie, skaistākie, ja, ka jūs vai nu atgūstat pašvērtējumu, vai ticību dzīvē, vai ticību, ka viss izdosies. Tad no tāda te pagrimuma stāvokļa, ja nedaudz kaut kāda tāda, varbūt ilūzijās kaut kādās bijāt, un ka tad jūs atverat acis uz īsto dzīvi un saprot un tā nopurnaties, kāpēc es vispār tā domāju vai tā darīju. Darba sfērā būs varbūt grūti jāpastrādā kaut kādu periodu, ja, jo šis mums ir tāda kārts, kas ir par, nebūs atpūtiņa, kā varēs vilnēt, vai arī tuvojas beigām kaut kāds smagāks periods. Mums ir arī karalis, varbūt būs saruna ar vadītāju, vai arī, ja jūs pats esat vai pati vadītāji, tad ieteikums ir vairāk uz jūtām, uz emocijām, nebūt tikai kaut kādam tādam pavēlošam, bet arī atcerieties par to, kā jūtas padotie vai domāt par to, lai jūs pats jūtaties labi darbā, un ja ne, tad var ar vadītāju runāt tādā tieši nevis praktiskā, loģiskā, bet caur emocijām, caur sajūtām, ja ir par smagu darbā, teiksim. Attiecības sfērā mums ir tāda lēna kombinācija, kur it kā nekas nenotiek, viss stāv uz vietas, kas nav slikti, ja vienkārši dzīve rit savā gaitā. Negatīvajā izpausmē tas varētu būt, ka ir kaut kāda tāda stagnācija iestājusies, ka tā kā kādā dīķī, ka ne uz priekšu, ne uz atpakaļ, nevar saprast, vai jūs gribat būt kopā vai negribat, vai vispār kāda jēga visam šitam ir, kaut kādas tādas enerģijas varētu būt. Un 12 mums vēl ir tāda klasiskā upura loma, kur jāpaskatās, vai kāds no jums nav upuris attiecībās, kur zaudē jau sevi, savu pašvērtējumu, savu es. Ja, kad skorpioniem ļoti bieži gribas sagrābt savu partneri un padarīt viņu par perfektu priekš sevis, tad varbūt pavērojiet sevi, lai jūsu partneris nav jau pazudis šajās attiecībās. Bet tie, kas ir vieni paši, te izskatās, ka nekādas liels pārmaiņas februāris nesola, jo šī mums ir tāda stagnatīva, bez kustības kārts. Tā, respektīvi, turpināsies viss tā, kā ir. Un padoms no augstākajiem spēkiem skorpioniem par februāri ir ieklausīties iekšējā balsī, ja, un pievērst uzmanību zīmēm un nesatraukties. Kā ja jums ir jāpieņem lēmumi, jāsaprot, ko tālāk darīt, tad klausieties, skatieties, ko jums visums rāda, kādas zīmes, un uzticaties iekšējai sajūtai, intuīcijai, it īpaši ap 17. februāri, kad būs saules aptumsums, tad var nākt arī kaut kādas atklāsmes vai īpaši informācija vai kaut kādi simboliski notikumi.